Turpinam vēl 2 citāti. Iešu pasaulē. Kas man te? Govis vien jāgan. Kurš mums ir tāds pasaulē gājājs? Nu, Dauka. Nu, Dulais Dauka noteikti, ne? Ir vēl viens? Sprīdītis, jā? Sprīdītis. Jā. Nu jā, viņi abi tādi. Bet, ja mēs runājam par pasauli, kura pasaules valsts vai vieta tevi visvairāk vilina? Vilina vai kur ir būts? Nu, visbiežāk, tu, protams, esi Berlīnē. Laikam Kannās. Vai Kannās. Berlīnē jau arī tu brauc katru gadu uz šo. Nu jā, bet uz Kannām 3 reizes gadā. Tā man personīgi noteikti tā no ceļojumiem, kas palika iespaidā, tas ir Tibeta. Jā, un tur pēc tās es vairs negribu nekur ceļot. Kāpēc? Tāpēc, kad tie cilvēki un tā vide un tās attiecības un viss tā daba un tas paliek atstāja tik lielu iespēju, ka man nekur vairs negribās braukt, jo līdz tam mēs ceļojam gan Portugāli, gan Spānijas, gan Itālijas un tā tālāk. Darba attiecībās, protams, man šķiet tās Kannas ir tādas ļoti interesantas, jo tur viss tā industrija ļoti saplūst kopā. Bet tā no visiem festivāliem un tām vietām es noteikti pateiktu, ka vislabākā un skaistākā vieta ir Annecy, Francijā, kur notiek animācijas filmu festivāls, kur es atgriežos laikam katru gadu jūnijā vai maijā, atkarībā, kad notiek tas ir. Un tā ir patiešām viskaistākā vieta, festivāla vieta pasaulē. Jo tad, kad tu vienreiz aizbrauc, tu vienkārši brauc katru gadu. Un, laikam, es jau braucu 20 vairāk gadus uz turieni. Un tur gan tas profesionālā, gan industriālā daļa ir, gan jaunākās programmas, kas animācija, gan tehnoloģijas jaunākās tiek demonstrētas konferences, gan arī pircēji brauc, un kuri grib kaut kādu filmu nopirkt. Tā kā mēs domājam, jā, ka Annecy ir angliski, Annecy ir tā viskaistākā vieta, kur es gribētu, varētu braukt un braukt un braukt. Liksim aiz auss.